Labdien, mīļie bērni! Mani sauc Agnese, un šis ir mans labs draugs Džimba. Džimba šodien priecājās jūs visus redzēt, un tāpat arī es. Šodien mēs gribētu, lai jūs paskatītos kādu mazu filmiņu par diviem zēniem, draugiem, kas nokļuva visai bīstamā situācijā. Un šo filmu skatoties, mēs abi gribētu, lai jūs padomātu, kā šādā situācijā rīkotos jūs, un kā jums šķiet, vai šie zēni situācijā rīkosies pareizi? Skatāmies! Skatāmies, Džimba! Aiziet! Nu, sveiki, puiši! Čau. Ko tad darat? Spēlējieties, vai tad ne? Ko? Es skatos, kad jūs spēlējaties. Klausoties, neesat jūs te manījuši tādu maziņu foršu mīļu, tādu pūkainu kaķīti? Īstenībā jau nē. Īstenībā nē. Bet varbūt, kad es nezinu, jūs tik forši zēni, klausoties, varbūt varat palīdzēt man pameklēt viņu, ko? Gribam. Un tādu forši salds konfekti. Varbūt tās tādi jums garšo, ne? It kā viņi forši. Ņemat, tas jums. Nākat, mašīnā vēl daudz tādi. Tā mēs varētu pameklēt, klausties to kaķi, ko? Kā jums liekas, zēni? Būs jauki. Būs jauki? Nu, klausies, ejam. Dzirdat, ko? Šaujam, ko? Šaujam. Būs forši. Ejam. Nāk, zēni, ejam. Ejam. Paskatīsimies. Man mašīnā vēl kur daudz saldu. Lec iekšā. Tūlīt laidīsim. Lec to arī. Skatāties reku končus. Reku izvēlēties, kādu jūs gribat. Mašīni. Laižam. Si tu tak izdarīšu visu. Nevarēsim vairāk attaisīt. Tātad tā bija ļoti bīstama situācija, kurā nokļuva abi draugi. Nu, kā jums šķiet, bērni? Kā tev šķiet, Džimba? Vai zēni rīkojās pareizi šādā situācijā? Kā tev šķiet? Nē, zēni nerīkojās pareizi nekādā gadījumā. Nekad nedrīkst kāpt līdzi svešiniekiem viņu mašīnā vai iet līdzi kaut kur svešiniekiem, ja mēs viņus nepazīstam, un ar mums kopā nav kāds pieaugušais, kuru mēs labi pazīstam un kuram mēs uzticamies. Paskatīsimies tagad, Džimba, un arī jūs, bērni, kā šādā situācijā zēniem būtu jārīkojas pareizi. Ja? Attīsim vēlreiz filmiņu atpakaļ un paskatīsimies, kā mums būtu jārīkojas šādā bīstamā situācijā. Nu, sveiki, puiši! Čau. Ko tad darat? Spēlējamies. Spēlēties. Nesat manījuši te tādu mazu melnu kaķīti? Tādu? Nē. Nesat, ja? Varbūt varat palīdzēt man pameklēt. Nē. Beidziet. Ko? Man taču ir reku konfektis. Ko? Te pat mašīna ir, varam aizbraukt, apskatīties. Laižam prom! Konfekti, zēni, kur jūs?
Kas notika, puikas? Kas notika? Ziems, Onkurs grib vest prom. Jā, viņš bīstams, ja nedrīkst kāpt sveša mašīna, nedrīkst braukt. Pareizi jūs izdarījāt, ka nekāpat mašīna. Es jūs aizvedīšu pie mammas. Labi? Aizvedīšu pie mammas. Jā, bērni, šāda ir pareizā rīcība šādās bīstamās situācijās. Nekādā gadījumā nebraucam līdzi nevienam svešiniekam vai ne Džimba, neskatoties uz to, ko viņi jums piedāvā – saldumus, mašīnas, lelles vai vienalga kādas citas vilinošas lietas. Mēs nekādā gadījumā neejam viņiem līdzi un nekāpjam mašīnā, lai kaut kur kopā ar viņiem brauktu. Un tad, ja jums kādreiz gadās tāda situācija, kad jūs kāds svešs cilvēks aicina kaut kur kopā ar viņu iet vai braukt, atcerieties, atkāpieties 3 soļus uz atpakaļ, pagriežaties un cik vien ātri spējat, skrienat prom un skrienat pie kāda pieaugušā un pastāstiet viņiem par to, tā kā to darīja zēni pareizajā situācijas variantā. Atcerēsieties? Labi. Un tagad mēs abi ar Džimbu sakam jums atā, līdz nākamai reizei. Ja tev briesmas draud,